Čau, laipni lūgt apakaļ mūsu podkastā 2 par futbolu. Es esmu Kristus, un viņš ir. Es esmu Knuts, un esiet laipni lūgt mūsu kārtējā video. Un šodien mēs bijuši pieskarsimies Grobiņas panākumam par Albertu, par, kā saka, iespēju atkal startēt virslīgā, un arī pieskarsimies šobrīd notiekošai spēlē Eiropas līgā, RFS pret PAOK, un arī par vakardienas, aizvakardienas Champions līgas mačiem. Krista, sāksim ar pašu svaigāko, pašu karstāko par šīdienas spēli, RFS PAOK. Kādas tavas domas? Šobrīd RFS, tieši šobrīd, kad mēs šo filmējam, zaudēja 1-0. 2. minūtē ielaida golu. Neveiksmīgi, sūdīgi nospēlēja, veikši godīgi, bet man šeit jāspēlēsies, būs vai nu 1-1, vai nu RFS vinnēs 2-1. Jā, es domāju, ka RFSam ir vēl cerības, tā kā es ļoti cerēšu, ka viņi otrajā puslaikā saņemsies, un vismaz kā RFS patīk spēlēt uz nešķirtiem, tā kā varbūt viņi varētu izraut tomēr šeit arī nešķirt, vismaz es tā cerēšu, bet PAOK, arī kā nekā viņi tomēr bija pagājuši gadu Grieķijas čempioni. Jā. Grieķijas līgai. Labāk nekā mūsu virslīgi, diemžēl. Labāk pa virslīgu, līmenis ir augsts, tur ir arī tādas labas komandas kā AEK un Olimpiakos, kas ir arī ļoti labi, un Panathinaikos arī labas, tā kā, būs interesanti, bet jā, mēs cerēsim, protams, īkšķus par RFS, un cerams viņiem veiksies. Tad, cerams, jā. Jā, tad, es saku, ka būs labāk uzlikt. Labi, ikonas uzbrukumās, to godīgi nesaprotu, viņu vajadzēja pa malu likt, kaut vai vienu uzbrucēju, bet ikonas vajadzēja pa malu likt, nevis 5 pussargus. Tikai 3 aizsargus. Ir jā, viņiem tie, kā saka, 5 pussargi, bet tie, tā kā malējie, kas tur ir šobrīd Savaļniekus un Odišārija, viņi tomēr, tā kā arī pieplīdz aizsardzībā, kad vajag. Savaļnieks solī. Nē, viņš man bija, ne? Savaļnieks ir solī. Redzēs. Pasties sastāv. Varbūt būs pamatā. Varbūt jūtas, jā, protams. Bet, labi. Var arī viņu uzbrukumā palīdzēt, tā kā mums būs patīkams rezultāts. Labi, tad par Grobiņu, bijuši piebildījuši par to spēli sestdien. Es ļoti cerēju, ka Alberts tomēr noturēs pirmās spēles iegūto pārsvaru. Kristaps nebija tādās domās, vai ne? Es nebiju vienās domās. Es zināju, ka Grobiņu uzvarēs un paliks. Ograi jāpaliek ar Albertu vienā līgā. Nākošais gads Ogre būs turpat, kur Alberts. Un toties viņi būs virslīgā. Es tomēr tādā klusībā cerēju, ka Alberts tā kā, saņemsies, kā nekā spēle tomēr bija Rīgā, ar tevu stadionā. It kā varētu teikt Alberts māju vietā, Alberts māju stadionā. Bet Grobiņu tāpat labāk. Spēlētāji, tā kā arī tas treniņu process Grobiņai, viņi ir spēlējuši tagad. Viņiem ir Dobercovs bija treneris, Jā. Viņiem aizdītais, tā kā, viņi spēlēja pagājuši šo sezonu virslīgā, Alberts pirmā līgā. Ir pieredze lielāka, protams. Un ir pieredze, jā. Tā neatņemama sastāvdaļa, tomēr ir pieredze. Labi, tad, un par Champions līgu, par aizvakardienas spēlēm, es gribētu nedaudz piebilst par manas mīļās Parīzes sniegumu pret Münchenes Bayern. Es uzskatu, ka, ja godīgi abas komandas bija diezgan sūdīgi, manuprāt, pat spēlē īsnībā. Tas pirmais, tā kā vienīgais vārtu guvums, ko Kim Min-jae iesita no Bayern. Tur tas Safonovs Parīzes vārdsargs. Kāpēc nebija Donnarumma? Viņš rūpji kļūdījās. Jā, varbūt pat vajadzēja Donnarummu īsnībā, lai ir. Bet man labāk Bayerns patīk tā kā, Jā, tev jau Bayerns, bet, labi. Bet, arī Dembelē sarkanā, otra dzeltenā, arī ļoti muļķīgi. Šoreiz to neiet tā, neprucē to visu. Jā, tas gan. Kopsumā es ļoti ceru, ka Parīzē izdosies tomēr visas atlikušās 3 spēles uzvarēt, Salzburgu, Stuttgartu un arī Manchester City. Es saku, ka City beidzot vinnēs. Tev Parīzi, beidzot Citys kaut ko vinnēs, un tā būs Parīzi. Manuprāt, City vispār ir, pilnīgā bedrē, jo pat, kā nekā viņam bija arī spēle pret Feyenoord, viņi bija vadībā 3-0, un tad viņi vienkārši brutāli sevi pazemoja. Nepiemini šito.
un izlaida 3 vārdus pārsvaru 3-3 noslēdzās mačs. Nu, es biju šokā, es biju pārsteigts par Feyenoordu sniegumu. Kā tev bija? Es neesmu baigais City fans, bet man bija bēdīgi, kā es saku, Manchester sarkana, bet, tā bija bēdīgi. Nu jā, nu labi. Vispār, kas labāk patīk, Manchester City un Manchester United? Es teikšu, ja tev United, tad es tomēr teikšu City, bet, ja godīgi, tu man abas komandas ļoti nepatīk, teiksim tā. Es fans viņām noteikti neesmu nevienā spēlē. Es esmu jau vairākus gadus Manchester United fans. Nu jā. Bet, ir viens United, kas labāks. Ogre United, protams. Mēs šeit United vienoties. Tieši tā, Ogre. Nu labi, tad arī bija tāda interesanta spēle Sporting pret Arsenalu. Tur daudzi lika cerības varbūt pat uz Es pa Sportingu, bļāviens. Ko darīja Sportings? 5-1 vai 6-1 bija? 5-1. Vienkārši. Daudzi lika cerības uz Viktoru Gjokerešu vārtiem, hat-triku vai kaut ko tādu. Bet, manuprāt, kā... Arsenals, protams, labāk ir, bet tā kā, Jā. Bet vietas, Arsenals 10. vieta. Sportings 2. vieta. Bet, šobrīd jau vairs tā nav. Arsenal jau laikam bija 4. man liekas, vai, augšgalā, un tur sīva konkurence. Bet, manuprāt, lielu lomu arī nospēlēja tas, kas Sportingam, bet, man liekas, Sportingam bija tas, ka viņiem bijušais, tā kā Amorims, galvenais treneris Manchester United! Un līdz ar to un viņi zaudēja pirmo maču ar viņu 1-1 nospēlē. Pret Ipswich Town. Paklusē. Labi, un tad, spēle bija tāda, Salibas un Gabriela sniegums, tas bija tiešām kolektīvs, ka viņi Gjokerešu vienkārši izslēdz no spēles vēl Celebrations. Gabrielam ieštais, te, ko mēs zinām, Gold Celebration. Nozaga no viņš mokoja. Tas bija diezgan, teiksim tā, disrespekts liels, bet, Viņi bija pelnījuši zaudējumu. Bet, es zinu, par Arsenal balsoju. Nē, Sportings man patīk, bet Arsenals, viņam labāk spēlētāji, tā kā, tas ir loģiski, tu man minēji. Jā, bet, Sportinga labi sanāca šajā sezonā. Labi, un tad pieskarsimies arī Liverpool Madrids Real vakardienas mačam. Nepieskaramies mums šeit tēmē. Varbūt tomēr nedaudz par to arī. Un tad, jā. Denis aizver ausis, neklausies. Jā, tieši tā, jo, diemžēl, Mbappé nerealizēja 11 metru sodu sitienu. Īru vārdsargs Kelahers vienkārši atvaira Mbappé pendeli no vārdsarga kreisajā apakšējā stūrī. Ļoti labs seivis. Bet Madrīdas aizstāvībai labākie spēlētāji, vien labākajiem savainot. Carvajals, Vinicius, daudz savainot. Jā, tas gan. Un arī no Liverpool, kā teikt, Muhameds Salahs tomēr arī nerealizēja pendeli. Tas bija priecīgi. Aizta garām. Bet, tomēr ir divus vārtus Liverpool iesta un, teiksim, godīgi pārliecinoši, viņi arī kontrolēja spēli. Tā kā tomēr, jā, Liverpool paņēma uzvaru 2-0 un šobrīd ir Champions līgā ļoti sīvs tas, tā kā tas tabulas labākās komandas Citys un Real Madrid pie apakšgala. Un arī Parīzē ļoti slikti, tāpēc labākās komandas vecīt. Tāpēc nākamās spēles būs labākās komandas. Un tāpēc es arī runāju par Parīzi, jo cerams spēle janvārī būs pēc City, Parīzē jāuzvar. Un tad jau redzēs, Champions līgā, es tomēr būšu par, lai favorīti tomēr tiek tālāk un tie nefavorīti tomēr krīt ārā, jo, es gribu, lai visi labākie spēlētāji spēlē Champions līgā. Labi, tas arī viss. Nostējas iepriekšējo video, ogrinēt ceremoniju, to daudzi nepiedzīvo klātienē, mēs jūs nofilmējam klipiņus, dabūjām šādas krūzes, noteikti nostējas to video. Tā kā, laikam šodien būs viss, jā? Jā, paldies, ka skatījāties un tiekamies citos video. Paldies, tas šodien būs viss. Atā.